Es piedzimu ģimenē, kuru mans tēvs ir un bija un būs bundzinieks. Līdz ar to tas man bija vienkārši dabīgs process. Mans vecais tēvs mīlēja džezu, un kopš mazām dienām viņš klausījās Glenn Milleru, Count Basie, Duke Ellingtonu mājās uz lentēm. Un ar tēvu es pavadīju laiku, diezgan lielu laiku kopā, vienmēr esot vai mēģinājumos kopā ar viņu, vai ierakstos, vai piedaloties kaut kādās koncertu darbībās, kur es vienkārši palīdzēju viņam nest kaut kādas bungas, vai vienkārši vēroju koncertu no malas. 7 gadu vecumā es iestājos Emīla Dārziņa muzikas skolā uz klasiskajām bungām. Tātad tas ir klasiskie sitamie instrumenti, marimba, vibrafons, timpāna, mazā bunga, ksilofons, šķīvis. Pabeidzu šo skolu. Un paralēli tam sāku interesēties ļoti daudz par džēza muziku jau no 13 gadu vecuma, nodibināju pirmos savus ansambļus. Pilngadību sasniedzot, es devos projām uz Holandi, kurš pavadīju 9 gadus, mācoties Amsterdamas muzikas akadēmijā. Un pēc 9 gadiem atgriezos atpakaļ Latvijā un iegribu darbā ar bungām, ar muziku līdz šai baltai dienai.